Man ir lūgums jums, esiet ļoti uzmanīgi ar mākslīgu intelektu, veselības un uztura jautājumos, ja jūs paši tajā neorientējaties nemaz. Jo ir jāprot noformulēt pareizi jautājums un ir jāprot analizēt to, ko tas GPT jums atbild, piemēram, nu vai cits čats nav tik būtiski. Gribu izstāstīt vienu stāstu, kāpēc man radās doma ierakstīt šo te video. Tepadās TikTokā man izlec lentā viens džeks, kurš jau bija, pamatojoties uz GPT atbildi, jau uzkonstruējis sazvērstības teoriju. Sazvērstības teorija šoreiz ir par olbaltumu vai proteīnu, ja, kas ir viens un tas pats. Ka lūk, viņš ir ierakstījis, viņš šaubās, vai olbaltums ir mums nepieciešams, vai mums to tagad grib vienkārši tur no augšas kaut kādā veidā mūs zombēt un pastāstīt, un ka mums obligāti ir jāpērk to, ko nav jāpērk. Vārds sakot, olbaltums. ChatGPT bija viņam atbildējis, jā, kādi ir simptomi, kas liecina, ka olbaltumi ir par maz. Nu, un kā viens tur bija matu izkrišana un vēl kaut kas bija, kas tur potītes pams, nu, tas ir tas, ko es tagad atceros, ko tas džeks teica. Nu, un viņš, jauns džeks, nu, pēc skata no 25 līdz 30, nu, kā, nu, apmēram tā, nu, tā tad, nu, jauns džeks, jā, katrā gadījumā. Viņam ar olbaltumu vēl ir viss kārtībā, pat ja viņš viņu neapēd pietiekami. Lūk, viņš tā saka, viņš esot paskaitījis, droši vien arī ir GPT palīdzību, ko es galīgi neiesaku darīt šajā ziņā, ka viņš esot paskaitījis, ka viņš dienā neapēdot vairāk par 20 gramiem olbaltuma, un tā tad tas esot tā kā par maz, un līdz ar to viņam būtu jābūt visiem šiem simptomiem, ko GPT viņam pateica, bet viņam šo simptomu nav, un tā tad viņš izdara secinājumu, kā viss, kas attiecās uz olbaltumu, ka tas ir svarīgi un kad viņu tur vajag, ka tā viss ir sazvērstību teorija, ka uz viņu tambadziņu visi proteīna pārdevēji grib iedzīvoties un vispār kāpēc vajag. Nu, lūk, secinājums džekam ir pilnīgi aplams, jo šeit nav tas moments, ka ir tas, un tāpēc ir tas, un tā tad, ja ir A, tad ir B, un ja ir B, tad tā tad ir C. Šeit tas tā nestrādā. Un te ir tas pats lielākais āķis. Ar to, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, tas nestrādā tā, ka es šodien apēdu, un man ir labi, vai es šodien kaut ko neapēdu, un man ir slikti. Tas strādā tikai vienā gadījumā, ja tu apēdi bojātu pārtiku. Ja tu apēdīsi ieskābušu zupu, tev tur piemetīsies caurija, vai vēl kaut ko sabojātu var saindēties. Mušmeres apēdīsi baraviku vietā vai bērzlapju, ja, arī būs slikti. Tas tikai tādos gadījumos, ja strādā uzreiz. To, ko tu neapēdi pietiekami, ne tikai olbaltumu, visu pārējo. Vai apēt kaut ko par daudz, piemēram, par cukuru visi runā un tā tālāk un miltu un viss. Tas krājās step by step, un tas rezultāts nav uzreiz, tas nav rītā, tas nav pēc nedēļas, tas nav arī pēc mēneša. Un tas var arī nebūt pēc gada. Un šeit tāpēc ir tas āķis, ka cilvēks cēloni nav spējīgs savienot ar rezultātu. Viņš redz rezultātu, un tik tālu viņš nedomā, lai saprastu, ka cēlonis jau sākās kaut kur tur 10 un vairāk gadus atpakaļ. Tāpēc, redzot jau, kad mēs nonākam līdz tādām sazvērstību teorijām, es saprotu, ka, lai arī man nebija tāds nodoms sākotnēji, es negribēju šo te kursu atkārtot par bāzes jautājumiem. Par to, kas ir proteīns, kas ir ogļhidrāti, kas ir tauki, tad cilvēkiem nav vispār lielākai vairumam sajēga.
gan par uzturbagātinātēm, gan par vitamīnu, minerālu un tā tālāk, ko ēst, ko neēst, kā ēst. Un vispār par to, kā strādā mūsu organisms, jā. Visi ir dzirdējuši vārdu iekaisums, klusējs un kuņģa problēmas un gremošanas problēmas, vēdera pūšanās un viss pārējais ir gandrīz katram otrajam, varbūt pat biežāk. Lūk, ka par šiem te jautājumiem ir jārunā cilvēkiem saprotamā valodā, ir tas jāskaidro un tie, kas gribēs saprast, jā, lai viņiem būtu, kur dabūt šo informāciju. Tāpēc es esmu nolēmusi, kā es taisīšu, es esmu sākusi īstenībā taisīt šo te tādu apmācību kursu, meistarklasi, kā viņu nosaukt, nebūtu tik būtiski, septembrī. Man ir dzimšanas diena septembrī, tātad pēc dzimšanas dienas sākt šo te, tātad variet jau sākt pieteikties, kam interesē šīs te, lai būtu šādas, jo saprotiet, cilvēkiem, ja jautājums interesē un ja viņš ies uz to GPT vai citu mākslīgu intelektu un neprofesionāli noformēs jautājumu, tās atbildes var jūs ievest ļoti, ļoti dziļā mežā, kad būs kreņķu vairāk nekā saprašanas. Tie, kas, protams, orientējās, tiem ir viss kārtībā, bet cilvēki tie, kas apzinās, ka viņi nav speciālisti šajā jomā, bet gribētu labāk to visu saprast un priekš sevi zināt, jā. Tad piesekojiet man. Es varbūt šodien vai rītā es paziņošu par savu jauno kursu, varēsiet pieteikties. Un esiet uzmanīgi ar mākslīgu intelektu.